kā mani, maigi izsakoties, apčakarēja Rumānijā. Klausamies! Bija kāds 2017. gads, un ceļojuma ietvaros biju nolēmis apmeklēt Balkānu valstis ar savu mašīnu, un viens pats šādā te ceļojumā devos. Un ceļojuma gaitā biju apmeklējis tādas valstis kā Baltkrievija, Ukraina, nedaudz Moldova, un bija pienācis laiks Rumānijai. Ja nemaldos, uzturējies biju Rumānijā jau aptuveni 2 nedēļas, apskatīju lielu daļu no Rumānijas austrumu daļas galvenajiem objektiem un sapratu, ka laiks ir virzīties tālāk uz dienvidiem, tātad uz Bulgāriju, kur ir skaistas, foršas pludmales, kā bija dzirdējis, bet pirms veicot šo te iebraukšanu Bulgārijā nolēmu, ka vēl piestāšu arī Rumānijas slavenajā turisma kurorta pilsētā, kas saucās Konstanta, lai es būtībā varētu, tā teikt, salīdzināt, kas ir piedāvājams pludmales jomā rumāņiem, un ar to, teiksim, kas jau nākotnē, ko redzēšu, kas piedāvājams bulgāriem. Svarīgs fakts šajā te visā stāstā, kas būs būtībā par manu mašīnu, ir tāds, ka ceļojumā devos ar savu Mazdu, ko iegādājos Latvijā par aptuveni 700 eiro, un kurai bija benzīns un uzstādīta arī gāzes iekārta. Bet jau kaut kur ceļojuma sākumā man sākās problēmas ar benzīna padevi, vai nezinu, kā precīzāk to tehniski noraksturot, bet īsumā mašīna, braucot uz benzīnu, negāja visai labi, tāpēc visas manas cerības un paļaušanās bija uz šo te gāzes iekārtu, kas līdz tam braukājot par Latviju un arī veicot visu šo ceļu līdz Rumānijai nekādas problēmas nebija sagādājusi. Bet visam skaistajam, kā mēs zinām, pienāk arī beigas, un šādas te beigas pienāca Konstantā. Jo iebraucot pilsētā, jūtu, ka kaut kas nav kārtībā. Mašīna vairs īsti neiet, nedaudz tā kā raustās, un ātri vien nopratu, ka visticamāk kaut kas ir noticis ar gāzes padeves iekārtu, gāzes sistēmu. Un tā kā mans vienīgais pārvietošanas līdzeklis šajā te ceļojumā bija mana automašīna, mana Mazdiņa, tad sapratu, ka nav jēgas neko tālāk darīt, līdz neesmu atrisinājis šo te gāzes sistēmas jautājumu. Tāpēc kaut kādā lēnā gaitā nonācu līdz pirmajiem taksistiem, kur es kā loģiski domādams nospriedu, ka viņi varētu zināt, kur ir kāds servis, kas man varētu šo te gāzes iekārtu pārbaudīt un salabot. Pieeju pie pirmā taksista, izstāstu savu problēmu, ka visticamāk man ir saplīsusi mašīnai gāzes iekārta, vai viņš zina kādu servisu. Tā bija piektdiena, kas aptuveni 4, uz vakaru pusi jau, kas šajā te piektdienas salīdzinoši vēlajā stundā man varētu šo te gāzes iekārtu salabot, jo citādi es esmu būtībā iestrēdzis Konstancā uz kā minimums 2 dienām, visticamāk vairāk, jo sestdiena, svētdiena priekšā, kad, protams, lielākā daļa servisu nestrādā. Taksists saka, kāda runa, es lēnām braukšu, un tu man čukčini līdz, tepat nepārāk tālu ir viens autoservis, kuri darbojas ar šīm te gāzes iekārtām.
Es jau palieku priecīgāks, domāju, ka ok, super, tūliņ atrisināsies un varēšu doties vēl izbaudīt vakarā Rumānijas pludmales saulrietus. Aizbraucam līdz šim te servisam. Taksists uzreiz saka, ka viņam ir jāsamaksā par šo te braucienu, ka viņš man ir parādījis, tas ir pēc skaitītāja. To es arī izdaru, bet plus tam visam viņš vēl saka, ka viņam vajagot kaut kādu papildu samaksu par to, ka viņš izbrauc no savas taksistu līnijas un vispār par viņa labsirdību un iejūtību. Viņam vajagot vēl kādu papildus rubli. Nu labi. Es tur daudz negribēju strīdēties, to es arī viņam iedevu. Taksists ātri kaut kur aizbrauc, es eju iekšā servisā, izstāstu savu problēmu, ka braucu cauri Rumānijai ar benzīnu. Man jau ir problēmas, bet šobrīd izskatās, ka ir saplīsus arī gāzes padeves iekārta. Viņi saka, viss kārtībā, tu esi īstajās rokās, ver vaļā mašīnas pārsegu, tūliņ skatīsimies, es jau esmu priecīgs, viss kārtībā, tūliņ varēšu turpināt ceļu, cik entuziastiski un pozitīvi šie te rumāņi uz to manu situāciju skatījās. Atver vaļā šo te mašīnas pārsegu, viņi uzmet aci šai te gāzes iekārtai, izskrūvē kaut kādu detaļu un saka man, ka ir divas iespējas, kuras viņi tūliņ pārbaudīs. Pirmā, vai nu viņi šo te detaļu varēs salabot, vai arī man nāksies pirkt jaunu. Jauna detaļa maksājot 100 vai 150 eiro viņu rumāņu vietējās naudās laikam lejas. Labi, man jau, protams, nav citu iespēju. Es saku, labi, aiziet pārbaudīt, cerams, jau varēs salabot. Tikmēr, kamēr viņi to detaļu tur šajā savā servisā pārbauda, es sazinos ar vienu paziņu, kas te Latvijā strādā ar gāzes iekārtām, izstāstu viņam caur Facebook savu problēmu un pastāstu, ka viņi saka, ka šādas te iekārtas detaļas maiņa maksās 150 eiro, kas ir būtībā 10 gadus atpakaļ, 8, tātad diezgan liela nauda, pat šodien un arī tad. Un viņš saka, ka dārgi jau ir, bet ņemot vērā tavu situāciju, ja tas arī izvēršās un viņi visu skaisti saliek un satais, tad tāda ir cena. Tu tomēr esi ārzemnieks un tu esi ārzemēs. Tāpēc, ja tā būs, tad arī jāmaksā. Bet es, protams, vēl ceru, ka viņi varēs salabot. Un, kā jau jūs noprotat, iespējams, manas cerības ātri vien izplēna, jo pēc pāris minūtēm no garāžas parādās šis te rumāņu servisa darbinieks, kurš saka, ka detaļu salabot nevar, vajogot jaunu, kas viņiem turpat uz vietas arī ir, kuru viņi man ātri par 150 eiro nomainīs. Labi, dārgi jau ir, es viņam saku, bet man nav variantu. Lūdzu, tad nomainiet, lai es varu turpināt ceļu. Ātri viņi tur izskrūvē, nomaina. Pienāk brīdis, kad viss tur ir izdarīts, un es saku, ka es gribu izbraukt, pastīties, kā viss darbojās šai te mašīnai. Viņi saka, labi, lūdzu, kur sēdies iekšā, izbrauc te pat aplīti, pasties, vai viss ir kārtībā. Tā arī izdaru, iesēžos, pabraucu, bet tā kā tas ir pilsētas rajons, tad neko jau tur īsti nepārbaudīsi, jo braucot uz 40 vai ātrākais 50 km/h, viss it kā likās kārtībā. Noteikti labāk kā bija pirms tam, kas deva tādu kā pozitīvu skatu, ka
iespējams viss ir sataisīts. Bet tāpat gribēju izmēģināt pabraukt arī par nedaudz ātrāku ceļa posmu, tāpēc izbraucu nedaudz ārpus pilsētas, kur varēja braukt ar 70 vai 80 km/h. Un jau pie pirmajiem metriem, spiežot gāzi, jūtu, ka galīgi kaut kas nav kārtībā. Kaut kas tāpat raustās, kaut kas neiet, un sapratu, ka ar steigu jādodas atpakaļ uz servisu, lai viņi šo te problēmu novērš. Bet, kā pēc minūtēm 10 atgriežos atpakaļ servisā, kur viņi man šo te detaļu gāzes iekārtai mainīja, saprotu, ka tur vairs neviena nav. Visas durvis ir aizslēgtas, servis ir aizslēgts, bez jebkādiem sirdsapziņas pārmetumiem. Rumāņi ir aizdevušies prom, nemaz nesagaidot, kad es atbraukšu atpakaļ. Šajā brīdī es nezinu, ko darīt. Tāda kā viegla panika, pat dusmas par to, ka es esmu tik viegli apčakarēts. Un aiz šīm te dusmām uz sevi un situāciju es vairs nemirkli negribu uzturēties Rumānijā. Es sev nosolos, ka ar šo te gājienu Rumānija ir sabojājusi visu iespaidu par savu valsti, kas līdz šim bija ļoti pozitīvs. Tiešām man bija tikai labākie vārdi, ko teikt par Rumāniju, par tās dabu, cilvēkiem, viss tiešām forši. Bet viens šāds atgadījums var sabojāt pilnībā visu iespaidu. Tāpēc es ātri kāpju mašīnā un cik vien lēni vai, šajā situācijā lēni virzos uz robežu, lai tiktu jau nākamajā valstī, kas ir Bulgārija. Iebrauc un pabeidzot šo te stāstu par gāzes iekārtu, nedaudz notikumiem uz priekšu, paskrienot šādā te 40-50 km tempā, izbrauc cauri visai Bulgārijai, kur ir šie te ātrgaitas ceļi, un ar šādu te ātrumu bija daudz komisku situāciju, kad visi brauc uz 90, 100, 110 km un viens ārzemnieks ar Latvijas numuriem lēnā gaitā brauc ar 40-50 km/h, un tajās situācijās, kad ceļš iet augšā kalnā, tad ātrums ir aptuveni 15 vai 20 km/h, knapi uzvalkot augšā pa šiem te kalnu ceļiem, bet labi, ar to visu situāciju izbraucu cauri Bulgārijai un nonāku Maķedonijā, kur Maķedonijas galvaspilsētā Skopjē saprotu, ka viss šādi es turpināt nevaru, lai vai cik tas maksātu, man šī te gāzes iekārta ir jāsalabo. Savā hostelī noskaidroju kaut kādus vietējo gāzes iekārtu speciālistu garāžu servisu numurus. Vienu no tiem man arī recepcijā iedod, uz kuru es aizbraucu, satieku vienu vietējo uz tādu laipnu kungu, kuram es izstāstu savu situāciju par to, kā Rumānijā man nomainīja šo te detaļu gāzes iekārtē. Viņš uzmet aci un prasa man, ok, detaļu viņi tev nomainīja, bet vai to visu gāzes iekārtas sistēmu viņi pieslēdz pie datora un nokonfigurēja atbilstoši tavai mašīnai? Protams, ka nē. Tādu nelielu sīkumiņu rumāņi bija aizmirsuši. Bet, jā, šam te visam arī ir tāda kā pozitīvā puse, jo šis kungs Maķedonijā pieslēdz šo te gāzes iekārtu pie sava datora
ātri uzprogrammēju un nokonfigurēju visu, kā manai mazdiņai būtu jābūt. Un beigās, kad es prasīju viņam, cik tad man jāmaksā, viņš sita man uz pleca un teica, neko, ne visi cilvēki ir ļauni šajā pasaulē. Un lūdzu atceries ar labu mūsu maķedoniešu, rumāņi jau tādi nedaudz šmauklīgi ir, bet mēs maķedonieši tādi nesam, lai veiksmīgs ceļojums un lai viss izdodās. Un tāda arī ir tā morāla. Lūdzu, ceļojam, braucam, baudam un tiekamies jau nākamajā stāstā. Visu labu, čau!